Piektdienas vakaros, kad amerikāņi brīvi televīzijas priekšā nosēdušies stīvi. Mājās latviskās, kur bērni skolas gados, visi raujās tā kā bebri ūdens palos. Visu nedēļu nekas nav bijis uzdots, mētās papus, kuram mājas darbs tiek padots. Lido papīri un zīmuļi kā skali, bērni paslēpjās, jo zin, ka nebūs labi. Skolotājam jāzvan, jāsaka, klausies, draugs, nezin, kas ir uzdots, vairs mans acu raugs. Uzdevumu burtnīcā ir kaut kur tutu, piedod, ka tā runāju, jo jūtos kuku. Piektdienas vakars, sestdienas rīts, svētīgs darbs tiek padarīts. Dieviņ ļauj tiem stipriem būt, kas bērnus latviešu skolā sūt. Sestdienas rītā, kad vēl tēs ar māti dus, mazais Kārlītis pie gultas pienāk klus. Čukstiņš mosties, papiņš skat, kas jāizpild, 5 lapas ticības mācības jāatbild. Kad no skolas pēcpusdienā bērni nāk, atzīmes tie vecākiem tad rādīt sāk. Anniņai un mammai abām 5, bet papiņam par ticības mācību 2. Kad jau bērni skolai cauri izkulsies, beigās īsti latvieši tie paliksies. Galvenais, ka vecāki uz priekšu tiek, un nākamgad tai pašā klasē nepaliek. Piektdienas vakars, sestdienas rīts, svētīgs darbs tiek padarīts. Dieviņ ļauj tiem stipriem būt, kas bērnus latviešu skolā sūt. Dieviņ ļauj tiem stipriem būt, kas bērnus latviešu skolā sūt.